Ir teiciens, ka karavīra vērtība nosaka tas, kā viņš spēj cīnīties, kad ir atņemti ieroči. Pārfrāzējot šo teicienu, politiķa vērtība nosaka tas, ko viņš savu mērķu labā ir spējis izdarīt bez varas. Partija visu Latvijai pie varas nav bijusi. Tomēr paveikto darbu klāsts savu mērķu labā, manuprāt, ir pieminēšanas vērts. Latvijas interešu aizstāvībai esam rīkojuši gandrīz 100 dažādas publiskas akcijas. Esam publicējuši vairāk nekā 200 rakstu plašsaziņas līdzekļos, esam audzinājuši jauno paudzi, rīkojuši izglītojošus kursus, seminārus, kultūras pasākumus, rīkojuši radošos konkursus, organizējuši un piedalījušies neskaitāmās talkās, praktiski palīdzējuši vecākās paaudzes latviešu karavīriem, arī jauniem talantīgiem tautiešiem un vienkārši krietniem latviešu cilvēkiem. To visu mēs esam darījuši jau tad, kad bijām sabiedriskās organizācijas statusā. To mēs darām tagad, kad esam politiska partija, un to mēs turpināsim darīt arī turpmāk neatkarīgi no tā, vai un kur tiksim ievēlēti. Un tomēr mēs šodien kandidējam. Kandidējam tāpēc, lai savus darbus varētu veikt daudz lielākos mērogos. Un es atļaušos teikt, ka bez šiem darbiem, bez šī mērķa, Latvijas valsts un latviešu tautas nākotni uzskatām par ļoti nopietnu apdraudētu. Nacionālais patriotisms, kas ir mūsu darbības pamatā, neatiec tikai uz nacionālajiem jautājumiem vien. Tas attiec uz visu politisko sistēmu, kurā šodien, kā vēl nekad, ir nepieciešams ievadīt jaunu un izglītotu latviešu patriotu paudzi. Vai tas izdosies? Tas tad, draugi, lai paliek jūsu ziņā. Visi Latvijā nelabvēļi un oponenti bieži izsakās, ka Rīgas domē mums tā īsti nav ko darīt, jo tā ir tikai saimnieciska iestāde un nacionālajie jautājumi tiek risināti drīzāk Saeimas vai varbūt Eiroparlamenta līmenī labākajā gadījumā. Bet Rīgas domē tā ir cita kategorija, cita dimensija. Kā tev šķiet, vai visi Latvijai savus nacionālos mērķus un uzdevumus spējas īstenot arī izmantojot tās iespējas, ko dod pašvaldības un konkrēti arī Rīgas doma? Jā, protams, es domāju, ka tieši ar saimnieciskiem jautājumiem ir vistuvāk cilvēkiem. Un, kas attiecās uz nacionālo politiku, tad mēs tiešāk to izjutām tieši 16. martā, kad gājiens tika aizliegts drošības apsvērumu dēļ. Savukārt 9. maija tā sauktos svētkus mēs izjutām visā šo svētku krāšņumā ar visiem Krievijas karogiem un pārējo piederošo atribūtiku. Toties pašvaldības policija varētu veikt tādas pienākumus papildus, kā piemēram valodas pārkāpumu fiksēšanu un attiecīgi sodu uzlikšanu. Pašvaldības policijā darbojoties attiecīgiem cilvēkiem ar attiecīgu pasaules uztveri pieredzi, viņi varētu ne tikai šos te valodas jautājumus risināt, bet arī kārtību nodrošināt Rīgā. Un es domāju, vairāk tīrības ziņā. Ja tev papildinot var piebilst arī to, ka lielā mērā Rīgas pašvaldības un pašvaldības funkcijā ir arī izglītības iestādes, ir arī tātad jaunatnes politika, īstenībā pat bērndārzi, ja? Un tā visa ir augsne, kuru var ļoti lielā mērā izmantot, lai nodarbotos ar to, kas mūsu programmā ir viena no pašām būtiskākajām prioritātēm, tā ir nacionāla patriotiska audzināšana. Ja? Cik ir zināms, tad ir ļoti daudz arī šīs nacionāla patriotiskās organizācijas, kas bez nekādas atlīdzības un minimāla pašvaldības atbalsta varētu nodarboties ar šo ļoti svarīgo lietu. Un Rīgas pilsēta varbūt, ka varētu būt arī un pārējās vietas, kur visu Latvijai tiktu pieteikšanas, varētu būt kā labs piemērs, kā šo iespēju izmantot. Tā jau tiek nenotiek. Šur tur Ogrē mēs zinām, kad izmanto Tūciņas skolu un Tēvijas sargi, viņi pat apmāca pašvaldības policijas darbiniekus. Tā kā šis piemērs ir jāpārceļ arī noteikti uz Rīgu, un es domāju, tādas organizācijas, kas šo drošību pilsētā varētu uz tādiem sabiedriskiem pamatiem organizēt, protams, ka viņi no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir jāatbalsta. Jā, bet te arī varbūt par to saimniecisko runājot, vai vispār saimniecisko nacionālo ir iespējams nošķirt, ja manuprāt, kaut vai tās pašas iespējas pilsētniekam, rīdzniekam patiešo piekļūt zemnieku produkcijai. Tas arī ir nacionāls jautājums. Lielie veikali vai mazie latviešu uzņēmēji veikali. Jā. Mazie veikali praktiski pazuduši, tikai ir daži atsevišķi specializēti veikali. Kāpēc? Tāpēc, ka tos noēd lielveikali. Tā arī ir politika.
Tas nozīmē, ka lielveikaliem ir zaļā gaisma, mazajiem veikaliem, tātad mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ir šis ceļš tiek apgriezts. Kāpēc? Tāpēc, kad tomēr pamatā veidojot vienu iepirkumu loģistikas centru, šie lielie uzņēmumi, viņi izdevīgāks noteikums panāk sev, tātad labāku cenu, samazina pašizmaksu. Ja Rīga izveidos loģistikas centru, kas būs pašvaldības vai sadarbībā ar privātiem uzņēmējiem, un no šiem varēs ņemt mazie uzņēmumi, mazie veikali, tādā gadījumā tas jau pats par sevi šis tīkls attīstīsies. Tādā veidā mēs viņu attīstību veicināsim. Nevis cilvēki cīnīsies paši par sevi, ņemsies, kamēr spēki izsīkst, bet pašvaldība palīdz šos ne tikai spēkus noturēt, bet audzēt muskuļus. Tieši tā. Un turpinot arī par šo izglītības tēmu, kas ir ļoti būtiski. Mēs nesen iestājāmies, kā tu atceries, par mazo lauku skolu saglabāšanu. Jo slēdzot vienu mazo lauku skolu, bērniem rodas ļoti nopietna problēma, kā daudz kilometru attālumā nokļūt līdz savai skolai. Savukārt Rīgā, kā mēs redzam, tieši skolās ar krievu mācību valodu ļoti strauji samazinās skolēnu skaits. Tā ir iespēja šeit, turklāt no vienas skolas uz citu var nokļūt ar sabiedrisko transportu dažu minūšu laikā. Par mazajām skolām skaidrs, tas ir ne tikai, viņi nav tikai skola, tas ir kā izglītības un kultūras centrs. Viņai pat tādu ir jābūt arī turpmāk. Pat ja gadījumā kaut kāda apstākļa dēļ kāda skola ir slēdzama, tas būtu izņēmuma gadījums. Kas attiecās uz Rīgu, skolēnu skaitam krievvalodīgās skolās samazinoties, tas ir vienkārši jāpārveido par latviešu plūsmas skolām, kas tieši tas pats ir uz bērndārziem. Precīzi tas pats, tā ir nenormāla situācija, kad latviešu bērniem ir jāiet krievu plūsmas bērndārzā tik tāpēc, ka tur vieglāk ir iekļūt iekšā. Tad viņam ir jābūt latviešu bērndārzā. Starp citu, nesen diskutēja tieši Rīgas domas sakarā ar oponentu saskaņas centra pārstāvi Dolgopolovu kungu. Un tas interesanti, lai arī kādu partiju viņš pārstāvēt, lai arī viņš ienos ierakumos ar Alfrēdu Rubiku, latviešu valodas prasmes viņam tiešām ļoti lielisks. Es teiktu, ka labāks nekā vienam otram latvietim. Ja? Un izrādās, ka šīs valodas zināšanas viņam ir labas tieši tāpēc, ka viņš ir gājis latviešu bērndārzā. Ja? Te ir atbildi, un te ir šīs vismaz valodas integrācijas piemērs, kas noteikti ir pašvaldības rokās. Jā, tikai varbūt ir atsevišķi cilvēki, kuri šī sabiedrībā, latviskajā sabiedrībā nevēlas integrēties un varbūt arī nemaz nevajag. Ja viņi vēlas atrast laimi krieviskā sabiedrībā, tad tādas vietas pasaulē ir gana daudz un plašā Krievzem noteikti viņi gaida pēc Putina aicinājumu vairāk kārtīgi. Jā, viena lieta, ko varbūt, manuprāt, ir būtiski piebilst, ka pat ja arī Rīgas doma būtu tikai saimnieciski iestāde un jebkura pašvaldība, tomēr tā ir arī iespējas partijām audzēt muskuļus, iegūt pieredzi, iegūt kaut kādus administratīvos resursus, un tas viss vēlāk tomēr arī lielajā politikā vai saimā un parlamentu līmenī spēlē ļoti būtisku lomu. Tāpēc šī latviešu saucamās, latviešu partijas nosacīta auklēšanās un koķetēšana un sadraudzēšanās ar saskaņas centru, manuprāt, ir ļoti nopietns signāls. Ja? Jo tas, ka Alfrēda Rubika interfrontiešu pārstāvētāja partijā Rīgā tagad ir reāls iespējas iegūt lielāko pārstāvniecību, tas patiesībā ir rādītājs tam, ka nacionālā politika ir bijusi pilnīgi atžgārda mūsu valstī līdz šim. Te, man liekas, jautājums ir tāds pamatu, fundamentāls jautājums ir par redzējumu, mērķi, un, manuprāt, kam noteikti jānāk klāt, tā ir griba. Kāda ir šo politiķu redzējums par nākotni Rīgas, un kāda ir griba viņu realizēt. Kas attiecās uz krievvalodīgo partiju vadoņiem, tur diezgan skaidrs. Divvalodība, tas ir, nav nepieciešamība zināt latviešu valodu. Mums ir pilnīgi skaidrs, kāds ir mūsu redzējums. Tā ir latviska Rīga ar skaidru mērķi. Tā ir saimnieciski, godprātīga, latviešu uzņēmējiem atvērta vide, un tātad, kur viņi jūtās kā savās mājās. Viss, kas ir vajadzīgs, mums ir vajadzīga apņēmība un griba šo politiku realizēt.